Jūrmālas galvenais treneris Soferbijs Ešogovs un Jelgavas galvenais treneris Dainis Kazakkevičs. Lūkšu izteikties par spēli viesim. Русский, скажите, это я... Что вам сказать? Комментарий по игре. У нас была сложная домашняя игра, после которой была сделаны определенные выводы по игре. И сегодня установка, которая была дана тренером, футболистами практически выполнялась. Мы перестроились, решили отдать пространство команде соперника и на хороших ответных атаках поймать его на ошибках. То, что у нас практически, наверное, сегодня и получилось. Поэтому хотелось бы сказать, что задуманное выполнено, результат удовлетворяет. Просто команда наша в какой-то степени молода, и она подвержена перепадам. Вот эти перепады как раз сказались на домашней игре. Поэтому я думаю, что сегодня играли две хорошие равные команды, но нам, наверное, больше повезло. Nu, protams, pirmkārt var teikt, ka neesmu apmierināts ne ar spēli pēc satura, gan arī ar rezultātu. Es uzskatu, ka šodienas spēlē mēs nospēlējām ļoti neveiksmīgi. Pirmām kārtām jau neveiksmīgi satura ziņā. Praktiski pa 90 minūtēm mēs nereiz neuzsitām normāli pa vārtiem. Otrajā puslaikā esot pilnībā pretinieks loģiski pie rezultāta 2-0 atdeva mums teritoriju un bija milzīgs daudzums gan pirmajā, gan otrajā puslaikā dažādi standarta situācija, gan stūra sitieni, gan soda sitieni, bet mēs nereiz pat vārtu rāmī normāli nevarējām, netrāpījām, un tas, kas mums lidoja iepriekšējā spēlē vārtos, tas mums nelidoja šī spēlē. Otra liela problēma, ar ko mēs jau saskārāmies Gulbenē, un arī šobrīd tā ir problēma, tas, ko kolēģis teica par savu komandu, es arī par savu varu atkārtot. Mums ir vairāk jaunie spēlētāji uz laukumu, kur spēle ļoti teiksim, ir mainīga, un ir tīpaši pret pretinieku, kas pret viņiem spēlē fiziski agresīvu spēli. Tādi spēlētāji kā Klimovs, tādi spēlētāji kā Daņīlovs, viņi, diemžēl, kaut kādās situācijās apjūka. Absolūti negribu teikt, ka tur ir kāda konkrēta spēlētāja vaina zaudējumā. Nē, tā tas nav. Mēs kopumā kolektīvo spēli ļoti vāji parādījām. Uztrauc tas, ka diezgan nekvalitatīvi nospēlējām uzbrukuma noslēgumā, jo no visiem standarta situācijām mēs, teiksim, reāli pat nespējām patraucēt vārtsargu pretinieku ar sitieniem. Tā kā tas tā uztrauc, un arī tāpat Lončakovu iziešanu uz mājiņu nopelnīšanu, 2 bērnišķīgas dzeltenās kartiņas, it īpaši pirmā, tas nekur nedara. Arī, teiksim, arī aizsardzības centrā es tā ceru, ka ar Kazūras atgriešanos mums tur būs šī lielā kārtība, jo šoreiz, principā, abi 2 goli iesākās no centrālās aizsardzības zonas. Tas tā īsumā, strādāsim, ir vēl priekšā 3 riņķi un nākamā spēle pēc 3 dienām. Diemžēl, laikam arī mēs esam šobrīd tādā jaunā attīstības stādijā, ka tas 2. gads gan ir sarežģīts no tā viedokļa, kā mūs uztver pretinieki, gan no tā, ka mēs, teiksim, paši esam kļuvuši jaunāki un arī, teiksim, kaut kur tas veiksmes faktors, ko mēs pagājušajā gadā ļoti labi izmantojam, šobrīd nav. Bet, principā ir skaidrs, ka visa pamatā ir tikai darbs. Darbs, kas var atrisināt visu citas receptes šeit nav. Un, diemžēl, šķiet, ka tā stabilitātes iegūšana būs diezgan ilgs process. Во-первых, первый гол быстрый, он в какой-то степени дает уверенность в своих действиях, тем более играя на выезде. И когда команда строит игру, играть на ответных контратаках быстрых и забитый гол, конечно, он вдохновляет. Я думаю, что этот гол и придал, наверное, силы сегодня игрокам средней линии, которые работали в полном объеме, не так, как предыдущие 2 игры. Поэтому я думаю, что первый гол, он решил исход матча.
Nu, principā problēma, es domāju, tā, kas attiecās uz Reķko, es paliku neapmierināts. Es paliku apmierināts tikai ar 2 viņa spēlēm Daugavpilī un pēc tam Skonto šeit. Pārējās spēlēs viņa darbība bija diezgan neveiksmīga, un pagājušā spēlē Lapkovskis, kuram es pirmo reizi uzticēju vietu pamatsastāvā, ļoti labu spēli aizvadīja. Protams, ka var pieņemt arī, ka šāds te risinājums piedod stabilitāti, bet drīzāk es šeit runāju varbūt par faktoriem, kas saistās tieši mūsu aizsardzības līniju. Tieši ar mūsu aizsardzības līniju, kur no vienas puses ir kļūsi varbūt, teiksim, mazliet ātrāk, kustīgāk, bet tajā pašā laikā šis pieredzes trūkums, mēs praktiski izņemot spēli ar Olimpu pēdējās spēlēs visu laiku 2-3 vārdus laižam iekšā, pie tam laižam iekšā momentos, kur ir jānospēlē vienkāršāk, kur ir vienkārši jāizsit bumbu un nekas nav jāizdomā. Teiksim, skaidrs, ka te ir jāmeklē ir pareizie spēlētāji salikumi, un droši vien, ka arī šajā ziņā kaut kur varbūt netika uzminēts ar sastāvu arī šeit spēlē. Iespējams, ka varēja rast citu risinājumu, bet tajā pašā laikā pēc veiksmīgas spēles pret Olimpu tomēr vairāk vai mazāk šie spēlētāji, kas izgāja pamatsastāvā ar savu spēli, bija nopelnījuši vietu uz laukumu. Bet tajā pašā laikā es saku, kas attiecās uz Reķko darbību, diez vai viņš šo sezonu vairāk tajā pozīcijā spēlēs. Sitienu. Nē, centrējumi. Es pieļauju, ka Arta gadījumā. Protams, tas ir viens moments, un otrs moments, es domāju, ka Artis diezgan liels fizisks spēks izlika arī pēdējā spēlē ar Olimpu, un tīri fiziski bija mazliet paguris, un tā pašā laikā, protams, pretinieks piespieda diezgan daudz strādāt aizsardzībā, un tīpaši otrajā puslaikā to varēja manīt, kad it kā vajadzēja vairāk šīs garās piespēles, mums bija pietiekami daudz uzbrukušās grupas spēlētāju uz laukumu, un šo piespēļu pietrūka kā no balsta centra pusargu pozīcijā spēlējušiem spēlētājiem, tā arī no centra aizsargiem. Чемпионат Латвии. Общее впечатление, я думаю, свежие, не замыленный, по крайней мере. Я думаю, что в целом чемпионат, может быть, для Латвии, для того экономического положения, какое оно сейчас есть в Латвии, он не соответствует, наверное, тем каким-то возможностям и реалиям, потому что хороших, дорогих легионеров всегда пригласить невозможно, а уровень своего футбола, какой был, он такой пока и остался. Просто если будет больше уделяться местному детскому футболу, тогда, наверное, придут хорошие футболисты, и уровень повысится. А так, средний уровень. Есть лидеры команды, которые там Венспилс, там, Лиепая, которые они чуть-чуть выше, наверное, рангом, тем остальных там 5-6 команд. Эти 5-6 команд, я думаю, что такой средний уровень. Любой может обыграть, любого, я в этом не сомневаюсь, потому что если вы видели, то мы и Сконто обыграли. О чем это говорит? О том, что все команды равны. Хотелось бы, чтобы уровень был повыше, а он будет повыше, если будут хорошие легионеры дорогие, и, скорее всего, лучшая школа детские будут работать.